Sveiki, ar jums ir Virtuve un Žana. Es jums parādīšu, kā es gatavoju buļļonu pīrādziņus. Tā mums vajadzēs maltā gaļa. Pašlaik man šeit tiek sagriezt jau kumosiņos cūkas kaktu karbonādu. Tā, nu un tagad samālsim viņu. Tā, un tagad liekuši to visu smalto gaļu apcepties. Tā, kamēr mums jāapcepās, sagriezīsim sīpolu. Sīki un arī apcepsim. Un vēl mums vajadzēs vārīt olu. Vārīt olu mēs kopā apcepsim ar sīpolu. Pieliesim pipariem. Vegetēm. Var sāli izmantot, bet man garšo vegeti, tāpēc visos ēdienus es izmantoju vegeti. Tā, gaļa mums atcepās. Tā. Savienosim klāt ar ceptu oliņu un sīpoliem. Tā, un vēlreiz mums šo visu vajadzēs izlaist ar garnišiem. Lai viss būtu sīki. Kas smaržo. Tā. Nu, lai padzies dažas minūtītes, un tad es viņu izlaidīšu caur garnišiem. Nu tā. Tā, nu reku samālās un bišķiņ krējamiņu. Nu, varbūt es daru kaut ko nepareizi, bet, nu, man tā garšo. Ģimenei arī garšo. Tā. Mana recepte.
Tā jāpagaršo, vai pietiek sāls. Bišķiņ asāk jāstais. Tā un vēl piperiņus. Nedaudz. Tā, nu tāda vēl te ir mērķi garšvieliņas. Te ir gan paprika malta, gan sarkani pipari, arī bišķiņ. Garšvielas var visdažādākas likt. Nu, lūk tā. Bišķiņ padziest. Tā, un tagad es vēl rimī pērku visu laiku šitā te gatavu kārtāņu mīklu bez rauga. Ļoti laba. Nav vērts pašai mocīties, ilgu laiku taisīt. Tālūk. Un tagad pastāvēs kāds 11 minūtes, lai viņi bišķiņ siltumā pastāv. Nu, un tad veidosim pīrādziņus. Un tā, redz, mīkla palika mīksta. Lai viņi bišķiņ paliek tādi lipīgi, bišķiņ sametrina ar ūdeni tās rokas. Tādā veidā. Neliek pie galvas pamatnes. Bišķiņ var pabert un miltiem. Tālāk, un tādā veidā. Atceros, kā man omīte taisina, tā es arī gatavoju. Var jau arī 3 stūrīši, bet man garšo tādas mazas pelītes. Tā, un no glāzi izgriežam. Tā, lūk, gatava, un tagad ieziesim ar oliņu. Tālāk. Liekam krāsnī. Man ir Siemens cepšu krāsnes, tāpēc es lieku uz apakšu un augšu ventilāciju un uz 180 grādiem. Nu, un uz kādām 15 minūtēm.